Sveiciens visiem baltajā un sniegotajā decembrī. Ceru, ka arī jūsu domās un sajūtās ir šis baltums un svētku gaidīšanas laiks, jaungada un Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Šajā video es pastāstīšu par galvenajiem domas lēmumiem, ko esam lēmuši novembrī domas un komiteju sēdēs. Un viens no tiem ir tieši par sniegu, par sniega tīrīšanu uz lauku viensētām. Domas deputāti nobalsoja arī 24. gadā tīrīt sniegu mūsu novada teritorijā uz katru lauku viensētu, tādā veidā nodrošinot iedzīvotāju mobilitāti un iespēju nokļūt pakalpojumu sniegšanas vietās. Madonas novads viena no retajām pašvaldībām Latvijā, kas sniedz šo pakalpojumu iedzīvotājiem lauku teritorijā, bet mēs tiešām uzskatām, ka tā ir pamata vajadzība un tā mobilitāte ir ārkārtīgi svarīga. Skaidrs, ka sniegs ir daudz un viņš tīpaši šajā ziemā ir ļoti ātri uzsniedzis un skaidrs, ka ir dažādas neērtības saistībā ar sniega tīrīšanu. Tā kā, ja ir kaut kādas problēmas situācijas, sazinieties ar pagastu pārvaldes vadītāju, lai operatīvi var reaģēt un pašvaldība, cik būs mūsu spēkos, tīrīs sniegu un mobilitāti nodrošinās. Nākamais lēmums bija par pabalstiem un pabalstu sistēmām. Nelielām izmaiņām un viens no galvenajiem punktiem, kas bija šajā lēmumā, ir tas, ka ar nākamo gadu piedzimšanas pabalsts Madonas novadā būs no 300 eiro palielināts uz 400 eiro par katru piedzimušo bērnu, kā atbalsts jaunajām ģimenēm. Tāpat jau saistībā ar gadu nogali un Ziemassvētkiem domas deputāti lēma par finansējumu piešķiršanu paciņu iegādēji visiem mūsu novada bērniem, gan tie, kas mācās skolās, gan iet bērndārzos, gan arī tiem, kas vēl nav sasnieguši bērndārza vecumu. Tā kā paciņas būs visiem un ceru, ka bērniem būs svētku sajūta. Tāpat jau par iepriekš stāstītajām lietām galīgo lēmumu pieņēmām par kopīgas iestādes veidošanu ar Varakļānu novada pašvaldību. Un ar 1. janvāri sāks strādāt kopīga iestāde Madonas un Varakļānu novada pašvaldības policija. Uz Madonas novada pašvaldības policijas bāzes arī Varakļāni tiks pievienoti un šī funkcija tiks veikta abos novados un arī finansējums nāks no abiem novadiem, lai šo iestādi nofinansētu. Tad pašvaldība iesniedza vienu lielu projektu un domas deputāti lēma iesniegt Eiropas Savienības projektu programmā projektu Mīlestības graviņas pārbūvei. Šis kopējais projekts ir vairāk kā 1 miljons eiro un Eiropas Savienības finansējums, ko mēs varam iegūt, 480 000 eiro. Jā, tas ir projekta konkurss, bet mēs ceram, ka projektu apstiprinās un nākamajā gadā mēs varētu sākt realizāciju, ja tas tiešām tā notiek. Vēl mēs apstiprinājām vienu projektu Mētrienes pagastā. Esam iesnieguši projektu Mētrienes estrādes pārbūvei un labiekārtošanai, un šobrīd ir jau zināmas precīzas izmaksas, kas ir 75 000 eiro, un darbi plānojas nākamajā gadā. Deputāti apstiprināja kopējo finansējumu, un no šiem 75 000 lielāko daļu sedz Eiropas Savienības projektu programma. Vēl par izglītību. Iepriekšējos mēnešos mēs lēmām par citām iestādēm, bet šajā mēnesī Ļaudonas un Lubānas bērndārziem tika piešķirts finansējums digitālo ekrānu iegādēji, lai uzlabotu mācību kvalitāti un mācību līdzekļus šajās pirmskolas izglītības iestādēs. Tā kā ļoti vajadzīgs lēmums un ceru, ka labi darbosies šie ekrāni. Un visbeidzot, Madonas pilsētā Kastanīša bērndārza ēkai tika piešķirts finansējums 6 000 eiro apmērā jumta remontam, un paralēli tam arī veicam projektēšanu Kastanīša ēkas pārbūvei, lai veiktu pilno remontu brīdī, kad būs gatavs projekts un varēsim tam iegūt finansējumu. Tādi galvenie lēmumi novembrī. Vēlreiz skaistu, priecīgu svētku laiku visiem un uz tikšanos stāstā par lemto decembrī.